Sveicināti klausītāji, esam atpakaļ pārbaudas laikā. Šodien esmu ar Inesi Dreimani, grāmatas autore, grāmata Vēstule ar pielikumu, bet pamatā Ines Dreimani nodarbojās ar Čekas darbības pirmsākumu pētīšanu, un kā grāmatas arī aprakstā rakstīts, viņa to dara profesionāli un ar to pašu nodarbojas arī brīvajā laikā. Sveicināti, Ines! Sveiki! Labdien visiem! Jā, man tad pirmais jautājums arī izriet no tā pieteikuma. Kāpēc šāda izvēle? Es saprotu, protams, profesija, vēsturnieks un Čekas pētīšana, katram vēsturniekam savs lauks, bet es jūtu, ka tas nav tikai tā profesionāli, drīzāk tā tiešām ir kaut kāda tāda aicinājums, kaislība diez vai. Šī tik drūmai tēmai nevarētu teikt kaislība, bet jā, no kurienes šis aicinājums pētīt Čeku, tās upurus, jā, visu to briesmīgo, kas ir noticis 40. gadā pēc tam? Pirmkārt jau tāpēc, ka neviens to tā īsti līdz galam nav darījis. Ir bijušas dažādas iestrādes, kaut kur kaut kas, bet tas viss ir ārkārtīgi fragmentāri. Un informācija ļoti ilgus gadus vienkārši nebija pieejama, un arī ne dokumenti, un arī nekāda normāla izpēta jau šajā sfērā nevarēja notikt, tas ir pašsaprotami. Un tagad šajos laikos ir jādara, kas beidzot ir jādara, jo ilgstošā klusēšana un tas, ka nav konkrēti faktu, nav izpētīta noteikti tēma, novad vienkārši pie tā, ka cilvēki neko nezina līdz galam. Toties viņi ir kaut ko dzirdējuši, kaut ko lasījuši, kaut kādas baumas, kaut kādus mītus, un rezultātā šīs lietas, šie notikumi vienkārši ir apauguši ar visdažādākajiem nostāstiem un bieži vien ar muļķīgiem pārspīlējumiem, reizēm tādiem šausminošiem pārspīlējumiem vai kaut kādām dīvainām detaļām, bet beigās aiz tā viss reāli ir pazudis tas, kas tad gal galā ir tā Čeka un kas ir tā tad komunistiskā režīma drošības iestāde, vai ne, un ko un kāpēc viņš šeit dara, ka tas nav tāds kaut kāds liels ragains velns, vai ne, tur 8 kājas ar skorpionu taustekļiem, vai ne, vai kaut kas tikai un vienīgi melnā ādas mētelī ar naganu pie sāniem. Jā, par 40. gadu domājot, man liekas, tas vidējais priekšstats cilvēkiem ir vai nekāds, tiem, kas par vēsturi neinteresējās, vai arī tas lielā mērā ir tāds, grāmatas baigais gads, kaut kādas atskaņas, kur ir bildes ar šiem sakropļotajiem cilvēkiem, visu šausmu apraksti, bet jā, es laikam piekrītu, ka tādas reālas skaidrības iztrūkst par to, kā tad Latvija tur nonāca 40. gadā, kas notika ar šiem cilvēkiem, kas bija tādi paši cilvēki kā mēs. Tiem arī mūsu senči radinieki tomēr. Šajā momentā man šķiet arī šī grāmata Vēstule ar pielikumu šķiet izpilda tādu ļoti svarīgu lomu. Jā, es minēju, ka droši vien nezinu, vai asociējat sevi pamatā kā romānu rakstnieci, un es arī sevi neasociēju ar romānu lasītāju, bet tiešām šis vēsturiskais romāns man šķita ļoti labs veids, kā uz to nacionālo traģēdiju paraudzīties uz tādu, kā uz cilvēcīgo traģēdiju. Jā. Nezinu, vai saklausījāt ar jautājumu, bet noteikti daudz momenti, par ko mēs varam paturpināt. Jā. Pirmais būšu nejauka un teikšu, grāmata baigais gads patiesībā nav slikta grāmata. Viņa grāmata ir ļoti labs dokumentālu liecību, šī gadījumā fotogrāfiskais materiāls, un tas ir ļoti labs unikāls fotogrāfijas, kuru citur nebūs. Savukārt, kā lai tu saka, tekstu nevajag pārāk daudz ņemt vērā. Ja? Tā ir atkal otra lieta, jo teksts šajā grāmatā, protams, jau ir, lai radītu vajadzīgo iespaidu nākamajam okupācijas režīmam, nacistu režīmam un vēl kas. Attēlos redzamās personas, cilvēki tātad, kuru mirstīgās atliekas ir attēloti šajā grāmatā, tātad pēc ekshumācijas, viņi nav sakropļoti. Tas ir rezultāts tam, kas ir noticis dabīgajā līķa sadalīšanās procesā. Ja. Nav tā, ka viņš tur, tas, ko mēs redzam, tas jau ir tas, kas post factum notiek ar bojā gājušo. Jo faktiski lielākajā šobrīd noskaidrotajā pētītajā materiālā par vairākās 100 cilvēkiem, viņu visu nāves cēlonis ir šāviens galvā.
un miesas bojājumi, kas ir bijuši nodarīti dzīviem esot, pārsvarā tomēr ir tāds, tie ir pārsvarā sitieni, asins izplūdumi, kaut kādas, teiksim, iztrūkstoši zobi un tam līdzīgi. Viss tās nostāstīja par tām dirātajām ādām un rautajām acīm un grieztajām mēlēm, tās ir muļķības. Un tas, ka mirušie sadaloties sāk izstīties nevisai estētiski, tas ir fakts. Un līdz ar to paši, starp citu ir attēli, kuros ir redzams, ka it kā cilvēkam uz ķermeņa, ka atsevišķās vietās trūkst tādas fragmentu. Tas ir rezultāts tam, ka viņi pēc ekshumācijas viņiem novilka drēbes, lai izpētītu kādas, vai vēl kaut kur nav ložu ieejošie, izējošās vietas, vai nav kāda tiešām vēl miesas bojājumi, rētas, tetovējumi, kas var palīdzēt atpazīšanai. Un līdz ar to paši jau sadalīt sākusies daļa ķermeņa, bieži vien āda nonāk atsevišķās vietās kopā nost jau ar šo apģērbu. Jo ikvienam, kurš ir gājis bojā nežēlīgos režīmos, viņa liktenis tāpat ir baiss un traģisks bijis arī bez tā, ka mēs tagad mēģinam kaut ko vēl tur fantazēt, lai mums pašiem būtu par ko pabaidīties. Ziniet, tāds saudabīgs spoku stāstu variants. Jā. Bet, tad varbūt tiešām stāstīsim par to, kā iet, ka vakarā iet garām kapsētai un tad jūt salds tirpas pakausī. Bet liksim mierā tos, kas ir tikuši nogalināti komunistu un nacistu un vispār nekādos totalitāros režīmos. Jā, es piekrītu, tie jau ir mūsējie. Un tas, kas notika, jau ir pietiekami šausmīgs, lai tur nevajadzētu vēl piedomāt klāt. Atgriežoties pie grāmatas, arī grāmatas varone ir cilvēks, kurš meklē savu tuvinieku šajā gadījumā, mēģina saprast, kas ir noticis. Es pieņemu, ka šī pētīšanas daļa grāmatā tā ir tā vēsturnieces perspektīva, kas ir varbūt vairāk personīgi, jo es cik atminos, bija Jūlija Brača vadībā šī okupācijas, padomju okupācijas Čekas darbības izpētes grupiņa. Vācu laikā darbojās, vienlaicīgi tā arī bija tāda pretestības kustība vāciešiem. Cik es noprotu, tad neko vairāk kā tur dokumentāciju savākt, saglabāt viņiem īsti neizdevās. Bet atzīstu, ka neesmu tik padziļināti pētījis, varbūt varat pastāstīt. Vai tiešām bija šādi cilvēki, kas tik apņēmīgi meklēja savu tuvinieku slepkavas, kā ir, piemēram, šajā romānā jau tajā laikā? Es teikšu tā, sāksim tātad to pirmo daļu attiecībā uz šo te organizāciju Nacionālā sardze, tā viņa saucās. Tāda tiešām pastāvēja, un viņa tā komplektējās pārsvarā no ģimnāzijas vecāko klašu studentiem, jo izveidotājs arī bija vēstures skolotājs Jūlijs Bračs, un arī no studentiem sākotnējo kursu. Un tā bija tāda brīvprātīga, un tiešām tā ideja bija izpētīt to, kas ir vairāk vai mazāk, kaut vai to izpētīt, kas šajā te Čekas mājā, Stabu un Brīvības ielas stūrī, kas tur ir noticis. Ja. Un te jau ir arī vēl viena lieta, ko uzreiz tad gribu pieminēt. Nacistu okupācijas laikā Čekas mājā neatradās neviena reāla represīva iestāde, pretēji tam, kas arī reizēm tādi mīti kaut kur klejo, ka, ja kaut kur ir bijusi Čeka, citur Eiropā un citur arī bijušajā, teiksim, Baltijā un Padomu blokā, tādas lietas varēja būt, bet Latvijā tieši ir unikāli ar to, ka šeit nebija ne Gestapo, ne teiksim, kaut kas tam līdzīgs, ne pat ne apvērs un pat ne kaut kas tāds, jā. Un līdz ar to pašu tā kameru daļa, ieslodzījuma vietas, tāda Čekas iekšējais cietums, viņš bija, tur bija tukšs, tur nebija nekāda apcietināta, jo tādā gadījumā, ja tur būtu, teiksim, atradusies kāda represīva iestāde, tad jau kameras vienkārši arī tikt izmantotas. Tad ir loģiski, ka tur neviens studentiņš un skolnieks ar blociņu un kabatas lampiņu nevarētu šurīt un kaut ko meklēt un skatīties. Bet tā kā tur bija brīvs viss, un patiesībā jau neviens viss nezināja, ko tiem papīriem darīt, jo pirmais moments bija tas, ka bija redzams, ka vienkārši tur iet postā dokumenti, kuri no tās mājas tiek vienkārši krauti ārā kaut kur gaiteņos un pat pagalmā mesti, un lietus nāk un rudens. Un tāpēc tika darīts, mēģināja darīt kaut ko, lai saglabātu to informāciju. Jebkurā gadījumā tas informācijas daudzums, kas ir saglabāts, ir diezgan pamatīgs, ja.
Un pats unikālākais un vērtīgākais, ko es no savas puses redzu, tas ir tas, ka viņi ļoti, ļoti rūpīgi apsekoja visas kameras un pētīja, vai uz sienām griestiem uz grīdas nav uzraksti. Un uzraksti atradās ļoti daudz, skrāpējumi dažādi, un tie ir pierakstīti un dokumentēti. Diemžēl, vai neteiksim, nav iespējams viņus rekonstruēt, jo mēs, teiksim, arī stūrmājā veidojot izstādi un ekspozīciju, es izveidoju atsevišķu mazu tā kā piemiņas stūrīti šim te uzrakstiem, balstoties uz to, kur ir iespējams atšifrēt kādus, teiksim, cilvēku vārdus, ja. Jo trakākais, ka to nevarēja, teiksim, atveidot tā, ka ir, ieskrāpē, ilustrācija, kur būtu redzams tā kā rokraksts vai kāds tas skrāpējums, jo tas tiešām tas ir pārrakstīts, tas ir reāli pārrakstīts, tas nav ne pārfotografēts, ne pārzīmēts, un tur ir tā, tad, ja kaut kur ir ieskrāpēts, tad ir rakstīts ieskrāpēti 3 krustiņi, ja, nevis tur ir 3 krustiņi, vai ne, bet viņi ir uzrakstīts šāds paskaidrums. Bet vairākos gadījumos atšifrēt, kas tie par cilvēkiem bija iespējams. Protams, labi, ja viņš nav bērziņš, ja viņš nav lapiņš, ja, teiksim, tādā ziņā, ka tur būtu milzīgs daudzums, ko meklēt un varētu kļūdīties, bet no tipiskākiem vārdiem vai ar iniciāļiem, kas jau samazināja meklējumu lauku, tad aiziet arhīvā izpētot attiecīgo cilvēku izmeklēšanas lietas, tad varēja noskaidrot, kas ar viņu tieši konkrēti šo cilvēku ir noticis, kāds ir bijis viņas tālākais liktenis, un pievienot arī fotogrāfiju klāt šī cilvēku, lai tad arī šie skrāpējumi, lai viņi šie uzraksti uz kameras sienām, lai viņi vairs tas nav kaut kas tāds anonīms, vienkārši čupa ar papīriem un 3 krustiņi vai ne, un apakšā tur vārds un uzvārds, bet, lūk, tas ir kāds cilvēks, lūk, šādi viņš izskatījās, tad un tad viņš ir arestēts un vairāk vai mazāk. Viņa liktenis ir šaušalīgs, jo arī tiem, kuri šajā pirmajā komunistu okupācijas gadā netiek notiesāti uz nāvi. Faktiski, es teiktu, 1 no 100 atgriezās no lāģeriem, no ieslodzījuma vietām, jo kara gados lāģeros izdzīvošanas iespējas bija minimāls, jo tur bija ārkārtīgi. Tur faktiski varētu teikt tā gulaks pa šiem gadiem vienkārši izmira badā, un tas attiecās uz jebkuru tautību pārstāvjiem, uz jebkuras arestētajiem no jebkuras vietas, un to ir minējuši ļoti daudz, tāpēc faktiski ik viens no viņiem, no tās cilvēku opas, ko es paņēmu, neviens kara beigas nesagaidīja, neviens nepalika dzīvs no viņiem. Jā, neatkarīgi no vecuma, no tautības, no dzimuma un tur agrākās nodarbošanās. Jo, diemžēl, bada nāve un slimības, zāļu trūkums, tas, pret to, diemžēl, nelīdz arī ne tas, ka tu esi bijis profesors vai arī, ka tev, teiksim, ir dot kādas citas dotības. Jā, Kārlis Ulmans arī ap to laiku mirst. Kārļa Ulmaņa gadījumā ir mazliet savādāk, jo viņš nomira būdams cietumā, vai ne? Viņš nomirst, acīm redzot, teiksim, arī varētu būt bada vai kaut kāda rezultātā, bet ja viņš bija cietumā, tad viņš visticamāk negāja darbos, ja viņš atradās ieslodzījumā, bet loģiski arī tur tātad tas uzturs kļūst aizvien mazāks un skopāks un nepilnvērtīgāks un iespējams, tomēr viņš bija arī cilvēks gados, vai ne, un tas viss tā situācija varēja ietekmēt, bet, to pārējo gadījumā, kas nonāk gulagā, kas nonāk lāģeros, tur vēl papildus faktori nospēlē arī tas, ka tas darbs un dzīves un apstākļi ir daudz nežēlīgāki salīdzinājumā ar to, kādas, teiksim, ir iespējas, pārtika vai, teiksim, kaut vai apģērbs vai darba apstākļi vai kaut kas tam līdz dzīves apstākļi, jo tas viss ir šausmīgi slikti. Principā, jā, un tad arī, vēl arī viņi ir apkopojuši, viņi ir Nacionālās sardzes, viņi ir pierakstījuši liecības no cilvēkiem, kuri ir bijuši apcietinājumā, teiksim, uz kādu laiku vai pratināti kādu lietu, kā liecinieki, jā, un arī vienkārši no civiliedzīvotājiem, kuriem ir bijis kaut kāda saistība, un vēl tur arī fotogrāfijas ir vākts. Principā viss, tur ir arī diezgan daudz tādu ļoti labu unikālu materiālu, unikālākais, kas ir tā tīri, no vērtībām, tas pirmkārt ir bēdīgi slavenais Šustina saraksts, tātad 1941. gada 26. jūnijā sastādītais un parakstītais
saraksts ar personām, kas ir kara sākumā apcietināts ar šo te slaveno Šustina rezolūciju sociālās bīstamības dēļ visus nošaut. Tur ir viņu rīcībā ir oriģināls, Nacionālais sardzējs, viņiem bija oriģināls. Bet, ja Šustina saraksts ir labi pazīstams jau kopš tā paša 41. gada un to piemin vietā un nevietā, tad Nacionālās sardzes krājumā ir arī otrs saraksts par personām, kuras arī ir apcietināts kara sākumā, bet tur galvenais pirmais parakstītājs ir tā brīža Valsts drošības tautas komisariāta izmeklēšanas daļas priekšnieks Jānis Vēvers, un tāpēc mēs viņu kodēt sākām dēvēt par Vēvera sarakstu, kas arī ir tieši šāds pats saraksts. Ja. Tikai atšķirībā no Šustina saraksta, tas ir mazliet sastādīts dažas dienas vēlāk, parakstīts 28. jūnijā. Tur nav šo te apsūdzības formulējumu cilvēkam līdzās, par ko viņš ir arestēts, ko viņam inkriminē, vai to, ka viņš ir spieks vai diversants, vai to, ka viņš nemīl padomju varu, vai ka viņš gaida vācieši. Ja. Vēvera sarakstā ir tikai vārdu uzvārdu, reizēm arī tēva vārdu, bet ja iet cauri šiem te personu vārdiem un salīdzina ar vēlāk vācu laikrakstos publicētām sērvēstīm vai meklēšanas sludinājumiem, tad tā bija skaidri redzams izpētes laikā, ka šis saraksts ir arī daļa no dokumentu kopuma, ar kuru jāstrādā, lai izpētītu, kas ir noticis Rīgas centrāla cietumā kara beigās, kur tātad pēc jau okupācija maiņas 1941. gada 4. jūlijā tika ekshumēti 99 nošauti cilvēki. Bet līdz 2016. gadam mūs vispār arī neviens valstī nezināja, cik īsti tur ir nogalināto, kas viņi īsti ir. Un šie cilvēki bija viņi bija kļuvuši par murgainu antisemītismu mērcē tādā iemarinētu statistiku. Kaut kāds, žīdu boļševiki nogalināja mūsu patriotus. Ja? Bet ko tas nozīmē vispār, vai ne? Katram no viņiem bija vārds, dzīve, seja. Un līdz ar to pašu, tas bija tas viens no maniem darbiem, ko es darīju arī šajā te laikā no 2014. līdz 2016. Izdevās noskaidrot visu šo personu vārdus, uzvārdus, tā tad vairāk vai mazāk arī biogrāfijas un kaut šo, īpaši ir cilvēki, par kuriem, vairāk papildus informācijas nav kā tikai vārds, uzvārds, bet, tomēr viņš vairs nav anonīma statistika, ja. Viņš ir zināms, kas viņš ir bijis, ja. Un varbūt nākotnē kaut kur vēl atradīsies kāds pavadiens, ja. Jo pētniecība ir tā jaukā lieta, ka gandrīz nekad nevar teikt, ka viss ir pilnīgi līdz galam. Jā, protams, ir 99, vairāk nebūs, jo ekshumācija protokolos ir minēts, ka atrada 99, līdz ar to pašu tagad nav vērts ietrakņāties pa centrāla cietumu teritoriju, meklēt 100 un 105. Nebūs tur, bet var nākt papildus informāciju klāt, par šiem te pašiem, vēl papildus biogrāfiju, vēl kādam, jo tur ir vairāk cilvēku, kuriem ir tādi ļoti tipiski vārdi un uzvārdi, vai ne, ka ir tā uzreiz grūti meklēt, ja nav zināms tēvvārds vai dzimšanas gads, vai arī vēl var nākt klāt informācija par, spriedumu izpildītājiem, jo tā bija beztiesas nošaušana. Kas tieši viņus nogalināja? Kaut kur var kaut kas tāds atrasties, mēs jau nezinām. Jā, es jau te reizēm ironizēju, ka tādā dienā, kad Kremlī trāpīs taisna, tā teikt, lāzers, vai ne, un Kremlis brūk, tad ir jākāpj tankā un jābrauc uz Krieviju, un arhīvu sarakstīņš ir jāņem līdzi, vai ne, jo Krievijas arhīvos ir ļoti daudz, ļoti labi dokumenti, bet mēs viņiem, protams, savādāk vienkārši netiekam klāt. Un otrais, tātad par to, vai bija šāda meklēšana un interesēšanās un noskaidrošana, noteikti bija. Cita lieta, ka ir diezgan maz saglabātu dokumentālu liecību, jo atkal 44. gadā tātad režīmiem mainoties, piemēram, Rīgā vai nekur ātrāk jau ienāk atkal padomju armija un evakuējot un dodoties projām visas šīs te vācu arī visas iestādes, ieskaitot izmeklēšanas un kriminālās un politiskās, viņi vai dokumentāciju ļoti zolīdi un smuki un operatīvi iznīcināja, vai arī tā ir aizvest projām no Latvijas, un arī, vēl īsti nav apzināts, kur īsti vēl tā var atrasties, jo to, ka Vācijas ārlietu ministrijas arhīvā atrodās šie ekshumāciju protokoli, un tas tāp skaidrs ļoti nejauši, un sazinoties ar šo te arhīvu, viņi sākumā paši nezināja, kur meklēt, bet tad izrādījās, ka viņiem ir, bet, arī nevis, tur kaut kāda chronoloģija vai tematika, bet sadaļā propaganda.
Jā. Bet tur ir, lūk, šie te oriģināli noraksti, vai ne, un tā kā es viņus dabūju, tas bija 2014. gads. Jeb 2015. man tagad jāpadomā, vai ne, tad es bļāvu aiz sajūsmas, un tas bija pavēlu vakarā, ka es to e-pastu ieraudzīju, un visu māju paliecās, un teicu, ko tu jūtas prātā, es teicu, šodien var, jā. Šis beidzot ir, tas, beidzot ir, jā. Tāpēc, un lūk, te arī Nacionālās sardzes materiālos ir, piemēram, izstāvjas protokolu noraksts no vācu laika, 41., 42. un 44. gads, kur cilvēki, kuru tuvinieki ir cietuši represijās, ir snieguši liecības vācu laikā, tātad, policijā izmeklēšanas darbiniekiem, tieši par to, kas un kā un kāpēc ir noticis, un es pieņemu, ka šis te process, lai meklētu tos, kas kaut kur ir bijuši iesaistīti šajās te represijās un kas ir noticis ar cilvēkiem, tas notika. Nākamā nelaime, protams, ir tāda, ka reāli vainīgos dabūt rokā jau nebija iespējams, ja? Jo visi ar ļoti, ļoti, ļoti maziem izņēmumiem, kas kaut kur bija, nepaspējuši aizmukt. Lielākā daļa, teiksim, visi reālie represiju veicēji no Latvijas kara sākumā aizbēga uz Krieviju. Un pēc tam pēc kara, protams, jau viņiem vairs nekas nedraudēja. Ja? Un nekāda problēma viņiem vairs nebija ar to, ko viņi ir tur iepriekš jau izdarījuši. Un līdz ar to paši, tādas iespējas, teiksim, saukt pie atbildības čekistus, kur vārdi ir atrodami uz šiem te arestu orderiem vai dokumentiem kaut kur un bratināšanu protokoliem. To nevarēja izdarīt. Jā. Labākajā gadījumā kaut kur varēja noķert kaut kādu milici vai kaut ko, kas ir bijis iesaistīts kaut kādos arestos vai, piemēram, iesaistīts deportāciju operatīvajās grupās vai vēl kaut ko. Tur kaut kāda ciempadomas priekšsēde, kas bija izpalkuma sekretāra, kas draudēja ar kulakiem ar Sibēriju vai nepārāk skaļi un neaizlaidās uz to padomiju. Bet tas, ka informācijas apkopošana un vākšana notika, bet, protams, jo interesi cilvēkiem bija unikāli, milzīgi, un bet tas taču loģiski, vai ne, ka burtiski bija, ir un pazūd, tāpēc jau gāju uz šiem cietumiem, tāpēc meklēju, tāpēc mēģināju atpazīt un identificēt, un reizēm izdevās, reizēm neizdevās, atrada, neatrada. Un nezinot, kas notiek, jo pēc kara zinot, ka neatnāca mājās lielākā daļa no šī gada laikā apcietinātajiem, tā tas arī ievilkās. Ja? Un reizēm var gadīties arī tā, ka cilvēki tā arī savu mūžu nodzīvoja, nezinādam, kas ir noticis, jo reāli kaut kādu informāciju varēja sākt iegūt tikai drusku sākot no 80. gadu pašām beigām, un pēc tam no 95. 6. gada, kad no Krievijas tika atgūti šie izmeklēšanas materiāli, jo 90. gadu sākumā Čekai likvidējoties izmeklēšanas lietas, viss tika sākotnēji aizvests uz Krieviju. Bet to Latvijā izdevās atgūt visus šos dokumentus, un tāpēc tagad ir mums arhīvā, vai ne, un tur ir iespējams strādāt. Skaidrs, gala šim darbam nav. Mēs šobrīd runājam par 41. gadu. Pēc tam jau vēl ir partizānu karš, un es pats esmu piedalījies kritušo partizānu meklēšanā, un tur arī tam darbam nav īsti gala, jo kāds kaut ko ir kaut kur dzirdējis, tur varbūt ir kāds kritis, 90% gadījumu, ka roka te neko neatrod, un tie vēl ir daudzi gadi pēc kara. Partizāna ekshumācijas, tas ir nākamais stāsts, kuram es pieņemu, ka runa bija par slieķu purvu, vai ne, tur Jaunpiebalgā. Es arī tur biju. Bet, teiksim, pateicoties šādiem cilvēkiem, kuri uz vietām apkopo informāciju, tas ir ļoti vērtīgi, jo tas, ka mēs tagad kaut ko neatrodam, un tas, ka mēs tos pāris gadus atpakaļ neko nevarējām, 10 apmēram gadus atpakaļ neko atrast. Šobrīd jau ar katru brīdi jau attīstās kaut kādas tehnoloģijas. Toreiz tas bija tā, staigāt uz dūlo un varbūt tur kaut ko čubināties ar lāpstiņu un bakstīties vienā otrā vietā, bet tagad jau pamazām jau tehnoloģijas attīstās. Un ir ļoti svarīgi, ja šī informācija veidojās un tiek apkopota un vākta, tad tam
jau ir iespējams pieslēgties tad, kad to var izdarīt, jo, protams, tam nav īsti gala. Nu, es pagājuši gadu arī piedalījos 2 kritušo nacionālo partizānu ekshumēšanā. Un tas bija Bērspils pagastā, un informācija pie mums atnāca pirms 3 gadiem apmēram, jā, no vietējā iedzīvotāja, kurš vienkārši teica, ka viņam kaut kas ir zināms, vai ne? Un tad viņš beigās sarunā bija ar mieru viņš parādīs, ja? Un mežā, pilnīgi kaut kāda absolūtajā nekurienē, it kā netālu, vai ne? Bet, tas mežs ir kārtīgi aizaudzis, taciņa ir aizaugusi un nezinātājs nekad nevarētu iedomāties, ka, ka tās sūnas ir kapavieta. Un cilvēks šo te vietu ir ieguvis tā kā, ne mantojumā, bet iegādājies kopā ar mežu no vietējā iedzīvotāja, no kaimiņa, kurš viņam ir tātad parādījis šo vietu un teicis, te tu neko nedari, te neļauj ne cirst, ne tehniku, te kaut kā šito vietu nevajag aiztikt. Skaidrs, ka tā pasaka, tas kaut ko varbūt nozīmē. Un tad pastrādājot mazliet ar dokumentiem, ar materiāliem, un tad jau pieslēdzās, ja ir kaut kāda ziņas, ka kaut kas varētu būt bijis, tad tālāk zinātnieks viņš pieslēdzās, vai ne, kas šajā apkārtnē darbojušies, kurā gadā ir bijuši kaut kādas sadursmes, kur tad ir palikuši, kas ir arestēti, kas ir krituši un ko. Rezultātā izdevās izfiltrēt, kas ir šie 2 bojā gājušie, kas viņi varētu būt bijuši un kurā izrādās turpat netālu tiešām ir tās mājas, kurā bija tas čekistu slēpnis, Istrabīķeļu slēpnis, jā, un mājas tā vēl šodien, un pat tas pagrabā zemē iedziļinātais pagrabiņš, kurā Istrabīķeļi tupēja, arī ir turpat uz vietas. Un tiešām pārāk tālu tas nebija, un tad pagājušā gadā mēs beigās saspļāvām, tā teikt, Saujā un braucām skatīt. Jūlijā bija tāds pārbaudas kontrola rakums, kur tiešām izdevās uztaustīt, ka ir kauli, un atsedzot kontrola rakumu parādījās kauli, un pēc tam tika saskaņots ar Brāļu komiteju un vietējiem instancēm un mājas īpašnieku. Un oktobrī mēs viņus izcēlām, bet šogad jābrauc atkal, jo Tilžā netālu, tur, gabaliņu tālāk, vai ne, Tilžā turpat Ziemeļlatgalē, tur mežu. Pat burtiski ciematiņu, tā teikt, pagasta centra nomalē bijušā Linumārka vietā. Vismaz 3 un 4 personu kaulu fragmenti jau tagad tur lien ārā. Jā, tā kā tur būs vēl pamatīgs darbs. Bet galvenais pirmkārt ir informācija. Ka ir vai nav, varētu būt, un tad strādāt. Protams, ļoti svarīgi ir arī tiešām runāt ar speciālistiem. Nevis tā vienkārši, protams, iet un uz dūlo kaut ko vilkt ārā, jo mēs jau strādājām un turpmāk arī to darīsim ar arheoloģiskām metodēm, normāli atsedzot visu to vietu un attīrot un fiksējot. Un ir cerība, ka arī, tā teikt, izdosies sadarboties vai no tiesu medicīnas ekspertiem vai antropologiem, jo ir pilnīgi skaidri redzams, ka vismaz vienam galvā ir vairāk ložu trāpījumu, atcīmredzot, tas ir bijis pirmais, kuram tā pirmā kārta ir pagalmā laista pāri, un otram ir galvaskausā redzams tāds tā kā iesitiena vieta, kur ir galvaskauss traumēts diezgan spēcīgi, un atcīmredzot, viņš ir bijis vai ievainots, vai drošības labad viņu visticamāk izsituši pa galvu ar automātu laidi, lai nogalinātu. Jā. Vai drošībai arī jau mirušam iesit pa galvu. Tā kā, ko darīt mums visiem būs? Galvenais, ka būtu, kas to dara. Jo šobrīd tā ir entuziastu grupa, kuri, pieņem, ka laika gaitā nostāsies vairāk uz kājām, bet šobrīd mēs to darām, tā teikt, vairāk vai mazāk. Tiešām izejot no tās vajadzības, ka tas ir jādara, jo nav vērts, vai ne? Arī ikvienam ir tiesības atdusēties, tā teikt, godīgi svētītā zemē, tikt atpazītam. Un šī gadījumā pat ļoti labi, tā kā viņi ir 2 un ir zinām abu vārdi. Un tad, mans sapnis ir izveidot šādos gadījumos visiem šiem atrastajiem tos sejas modeļus. Jo pat nav zināms vārds, lai vismaz ir šī cilvēks vairāk vai mazāk vaipsti. Un tad arī kāds radinieks iespējams atpazīs. Kāds var atpazīt un var kādreiz atpazīt pēc fotogrāfijām vai vēl, jo vismaz kaut ko, jo man šausmīgi nepatīk. Kaut arī es nekādā veidā neatbalstu komunistu Jūlijus Fučika idejas, bet viņa teiktais nebija nezināmu varoņu, nebija nezināmu nav nezināmo, jā. Tur man viņam ir jāpiekrīt, un tas ir tas, kas ir jādara, lai pēc iespējas mazāk ir kaut kādas mistiskas, nezināmas statistikas, mistisku
režīmu upuru, bet ir konkrēti cilvēki. Vai valsts atbalsta šādu meklēšanu, un ja atbalsta, tad kādā ziņā vai neatbalsta? Paldies Dievam, vismaz netraucē. Es teikšu tā šobrīd. Jo īsti tāda reāla atbalsta nav, bet ir cerība, ka tomēr rādot to, kas notiek, ka būs iespēja turpināt un iegūt kaut kādu vēl varbūt vairāk, kaut kādu vēl atbalstu. Jo, es saku, pagājušajā gadā tas bija tāds tiešām burtiski tāds pilotu projekts, lai redzētu vispār. Un tad arī saprast, ar ko ir jārēķinās, cik ir dienas vidēji paiet, cik apmēram izmaksā ceļš, cik izmaksā dzīvošanu, jo, ja tā ir Ziemeļlatgale, un tad no Rīgas un Jelgavas braucot, tad tur uz vietas kaut kur tomēr ir jādzīvo, vai ne? Un vismaz, reizi pusotru dienā kaut kas ir jāpēd, un kaut vai arī vietējā bodītē ir jānopērk limonādi vai minerālu ūdens vai tēju un kafiju. Tā kā. Un tad mēs varēsim nākotnē saprast, ko mums vajag. Un kādi vēl varbūt ir tehniskie palīgi līdzekļi un kaut kas tam līdzīgs. Tā kā. Tas ir, es domāju, es skatos optimistiski uz to, jo galā, tas nav nekas slikts un nekas nosodāms. Es domāju, ka mums vēršoties pēc pabalsta būs iespējams par kaut ko vienoties un saņemt kaut kādu. Jā, jācer. Atgriezīsimies varbūt pie jautājuma par tiem sliktajiem. Ja mēs parunājām par mūsējiem. Labi, tagad runāsim par sliktajiem. Jā, dekonstruēsim to metafiziskā ļaunuma, komunisma spoku. Tad jautājums ir, kas īsti bija tas, kas lika šiem te spīdzinātājiem, slepkavām, pratinātājiem rīkoties tā, kā viņi rīkojās. Man liekas, labs moments grāmatā bija, tagad precīzi to citātu nepateikšu, bet aptuveni tiek nosodīts viss tas, kas līdz šim skaitījās labs, un tiek solīta neskāda tur labā nākotne, kas, protams, mazliet atgādina šodienu, bet kaut kas jau tai komunismā un tajā utopismā ir arī tāds, manuprāt, slepkavniecisks, vai es pareizi eju šajā virzienā šobrīd. Un tad mēģināsim. Pirmkārt, kas liek čekistam kaut ko darīt? Pirmkārt, tas, ļoti daudziem nepatiks, ko es teikšu. Bet pirmkārt, čekistam to liek darīt tas, ka viņam ir vajadzīga informācija par reāliem vai iedomātiem padomju režīma drošības apdraudējumiem. Kvota jāpilda. Nē, tā nav kvota. Vismaz attiecībā uz Latviju mēs nevaram runāt par kvotām. Tas, kas notika Krievijā, kas notika Padomju Savienībā, visas tās tīrīšanas, tā ir pašus, teiksim, iekšējā lieta. Latvijā nekad nebija tādu, un tā ir arī viena nelaime, ko vēl kopā. Ja Krievijā bija latviešu operācijas, tad mums arī, latviešu operācijas. Vai ne? Arestēja tāpēc, ka latvietis arestēja tāpēc, ka mīlēja dzimteni. Nav tik banāli. Ja? Arī netik vienkārši. Pirmkārt, jāsaprot tas, ka tas, kas notiek Krievijā, tas notiek pašiem savā tā sacīt, jāsaka, sociālistiskajā dzimtenē, pirmajā un vienīgajā valstī pasaulē ar vistaisnīgāko iekārtu, bet šeit Latvija nav 40. gadā neviens, ne otrs, ne trešais. Tā ir svaigi iekarota, okupēta teritorija ar neskaidru nākotni par to, kā šis režīms tiks uztverts. Līdz ar to pašu šeit taisīt kaut kādas murgainas kvotas, tas būtu, teiktu, ļoti netālredzīgi no padomju valsts drošības uz nodrošināšanas apsvērumiem. Runāju jau kā čekists, bet ko lai dara. Ja gribās saprast, ko dara čekists, jāsāk domāt kā čekistam, tas tiešām palīdz. Un līdz ar to pašu šeit pirmkārt un galvenokārt ir jāsaprot un jādara tas, lai neutralizētu personas, kuras izrādīs neapmierinātību režīmu. Labi, pašā sākumā 40. gada vasarā pretošanās tā tad nav, neapmierinātības nav, sarkanā armija ienāk vairāk vai mazāk netraucēti,
un uz vispārēja apjukuma fona, un diemžēl maz druscīt iepriekšējo gadu tomēr jau sagatavoti. Nu, no tā, ka ir kāds kaut kur, kas mūsu vietā izlēms, cilvēki jau tomēr ir pagūši aizmirst, bija šī domāt ar savu galvu, ja? Un līdz ar to pašu sākotnēji viss tā kā darbojās un notiek, un tad šobrīd tādā brīdī šīs pretošanās nav. Tajā pašā laikā ir citas kategorijas, kuras nešķiet pietiekami labas, ja? Tie ir dažādi, piemēram, lai cik tas ironiski neizklausītos, pirmā kategorija, kurai čekisti ļoti cītīgi likās virsū, ir bijušie Latvijas brīvvalsts laika politiskās policijas, ne tikai, tātad Latvijas drošības iestādes, ne tikai oficiālie darbinieki, līdzstrādnieki, bet arī aģentūra. Ja. Tā tautas valodā izsakoties politpārvaldes stukači, vai ne? No visdažādākajiem slāņiem, un jo īpaši tie, kuri ir darbojušies, tātad snieguši informāciju par Latvijas laikā nelegālās komunistiskās partijas darbību. Čekai bija gandrīz vai vienalga, ja, stukači, kuri bija, teiksim, ziņojuši par labējām organizācijām vai par baznīcu vai vēl kaut ko, tātad vai ne par visu to, kas, par ko interesējas, teiksim, Latvijas drošības iestādes. Bet tie, kas bija gājuši pret nelegālo kompartiju, tos tīrīja ārā, es teiktu tā, vienkārši rūpnieciskos apmēros. Un neatkarīgi no tautības, neatkarīgi no vecuma, neatkarīgi no dzimuma, ja atradās informācija, un informācija, diemžēl, atradās ļoti laba, jo daudz vietu nepaguva iznīcināt, tātad šo te politiskās policijas rajonos nepaguva iznīcināt, vai vienkārši neiznīcināja, jo bija dot pavēli neiznīcināt, tātad, aģentu sarakstus, ja, un kartotēku, un arī tepat Rīgā, tātad pēdējais politpārvaldes šefs Friedrichsons Krauja, viņš pašrocīgi atdeva savā rīcībā esošos dokumentus tā brīža iekšlietu ministram Vikentijam Latkovskim, un tad, biedriem čekistiem viņi vienkārši pāris mēnešus raksta arestu orders vienkārši pēc alfabēta šķirstot šo kartotēku. Ja. Tur, kur mazliet viņi papostīja vai izmeta vai savāca un iznīcināja, tur tā tad gāja mazliet ilgāk. Bet tomēr katrs, kuru arestē, agri vai vēlu, viņš kaut ko pateiks. Kurš vairāk, kurš mazāk. Un tas ir nākamais pavadiens. Un vēl mazliet. Un kāds vēl kaut ko pateiks. Un kādam pietiks, ja viņam sadod pa ausīm, citu paturēs 3 diennaktis, nevis dienas, bet diennaktis bez miega, ja? Un viņš arī burbuļos kā strautiņš, viņam pirksts nebūs klāt jāliek tikai tāpēc, lai varētu atpūsties, ja? Un rezultātā, tad tā informācija viņa nāk, un tad mēs varam ņemt ciet nākamo. Un ļoti daudzus jau, protams, tā kā tie, kas bija tātad šita ziņotāji par komunistisko partiju. Tie ir šite paši nelegālās komunistiskās partijas, vai biedri, vai kandidāti, cilvēki, kas ir šajā vidē, un kuri pēc aresta vai kaut kādu citu iemeslu dēļ piekrīt tātad sadarboties ar Latvijas drošības iestādēm, noslēgt informāciju par šiem vakardienas tavārišķiem. Un tad katrs jau viņu kāds vēl pazina, un ņemot vērā to, ka pēc Rīgas centrāla cietuma apcietinātu atbrīvošanas 40. gada 21. jūnijā, pēc 4 dienas vēlāk, pirmie brīvlaistie sāk iekārtoties politiskās policijas ēkā Alberta ielā 13, tātad tā ir pirmā vieta, kuru Rīgā sāk darboties čeki, Stabu iela viņa aiziet jau vēlāk rudenī. Tur pārbūvs darbus veids līdz tam, tātad tās kameras ierīka un tā tālāk. Sākumā viņi iesēžās Alberta ielā, viena liela daļa no tiem ir tie, kurus pat ir izlaiduši no cietuma, ja? No vietējā kontingenta. Čekā pirmais darbinieku slānis ir tieši bijušie komunistiskās partijas uzticamākie tātad kadri, un faktiski visi kā bijušie politiski ieslodzītie, viņi tā sekmīgi, un tāpat kā cietuma priekšnieks, vai ne? Ja viņš iepriekš sēdēja cietumā iekšā, tad tagad viņš sēž turpat, bet priekšnieku krēslā, un, protams, ka viņš tāds pazīst gan agrākos vairākus cietuma priekšniekus, jo sēdējis jau ir ne tikai vienu reizi, gan uzraugus, gan visus pārējos, un viņš zina, ar ko viņš cietumā ir sēdējis, un kurš ir pareizi uzvedies, un kurš varbūt ir sadarbojies ar administrāciju. Un arī tāds viņš ļoti labprāt parunās ar saviem čomiem, un tā atkal tiks iegūta kaut kāda informācija. Protams, paralēli tā tad notiek arī citi aresti, tā tad arī, piemēram, labējās organizācijas 40. gada vasarā faktiski ļoti, ļoti spēcīgi represijās cieši pērkoņkrusta biedri, no kuriem daudzi arī ir, kas ir faktiski tikai nesen atbrīvot no cietuma, vai 30. gada beigās, vai pat šajā 40. gada jūnijā pēc
okupācijas karaspēka ienākšanas, viņš diezgan drīz atkal sasēdina atpakaļ. Un pamazām, tur var minēt arī citas kategorijas, piemēram, Krievu, Baltemigrācijas dažādu organizāciju dalībnieki un pat, tādu pat ir civilo un nedodies vēl paramilitāro organizāciju dalībnieki. Viņu represijas arī sākās burtiski uzreiz pēc okupācijas. Un pamazām ar rudeni, ar 40. gada rudeni, un īpaši jau 41. gadā, tad jau cilvēki tomēr ir sapratuši, ka viņi ir tintē, un pamatīgā tintē, un tad tas, kas netiek darīts, varbūt pat labi, varbūt slikti, jo mēs nezinām, kā, es nebīdīšu teorijas par to, vai vajag vai nevajag pretoties, jo mēs nevaram tur neko tagad izbīdīt, ja. Bija tā, kā bija, bet tātad tas, kas nenotiek 17, 18, 19. jūnijā, tas pamazām sāk veidoties, sākot ar 40. gadu beigām, kad ir rodās pārliecība un apjausma, ka visu kaut ko ir jāmēģina darīt pret šo te režīmu. Cita lieta, ka trūkst konspirācijas, trūkst ļoti daudz, jo lielākā daļa jau, protams, nav nekādi nelegāli darbības korifeji, un savukārt čekisti, tomēr, nav tādi muļķīši, kā viņus reizēm. Ko tad tie muļķi Krievi te varēja zināt, viņi te nebija dzīvojuši, ko te viņi te zināja? Pagaidien, drošības dienestos, tomēr, nekur nestrādā tādas personas, ja viņi būtu visi tik dumi, tad varbūt viņi nemaz ceļu varbūt no stacijas nevarētu atrast līdz tai Albertielai. Tā arī sēdētu uz koferīšu, kamēr kāds viņus iesēdinātu vilcienā atpakaļ uz Maskavu. Bet tā gluži nebija, diemžēl. Un līdz ar to pašu, teiksim, arī, tur arī, kaut ko uztausta, kaut ko, un cilvēks piekrīt sadarboties, vai ne? No laba prāta vai no nelaba prāta, jo, piespiešana sadarboties reizēm nav tā, ka Stukačs ir kaut kas ļoti vienmēr brīvprātīgs un vienmēr ļoti vērtīgs un bez tam gluži otrādi, vai ne? Stukačs būs tas, uz kuru čekists varēs kaut kā spiest. Ja kāds nāks un klauvēs pie durvīm un teiks, labdien, es labprāt gribētu pie jums savervēties darbā, biedri kungi, un sniegt par visiem ziņas, pirmkārt, kas tiks darīts pareizi. Pirmkārt, tiks noskaidrots viss par šo personu. Kur ir tava problēma, ka tu esi tik labiņš un pretīm nākoši? Ja? Ko tu vēlies, varbūt, lai mēs par tevi nezinām? Ja? Kāpēc? Ja? Jo faktiski, tev nevajadzētu mūs tik ļoti mīlēt. Ja? Ne tu esi tāds, ne tu esi šitāds, neviens tevi nepazīst, un tagad tu te tā pēkšņi gribi nākt un pa visiem ziņot. Var gadīties, ka beigās viņš pats iesēžās vienkārši uz aizdomu pamatu vien, ka viņam ir kaut kas aiz ādas. Un tā kā 41. gadu tad jau faktiski iezīmē pretošanās organizāciju, veidoties sākušo pretošanās organizāciju dalībnieku aresti. Protams, paralēli notiek arī jebkuras, tomēr skaļākas kaut kādas pretpadomju izpausmes, gan militāru personu aresti, gan aizsargu, gan policijas darbinieku aizsargi. Ja par šiem cilvēkiem ir pietiekami daudz informācijas vai, teiksim, kaut kas liek domāt, ka viņš nav vairs uz brīvām kājām atstājums. Jo arī nav tā, ka tagad ir policistu aresta akcijas un tad iztīru visu policiju. Tad tagad ko? Vienīgais, tas ir oktobrī, 40. gada oktobris, ir faktiski Latvijas robežsardzes iznīcināšanas mēnesis, jo oktobrī arestē ļoti, ļoti daudz agrākos Latvijas robežsardzes darbiniekus. Un tas, cik es saprotu, ir pateicoties tam, tik vēlu tas notiek oktobrī, jo Ludvigs Bolšteins, izdarot pašnāvību, faktiski viņš izglāba savā rīcībā pakļautībā esošos cilvēkus, gan daudzus darbiniekus, gan arī robežsardzes aģentūru, jo no viņa vairs nevar iegūt nekādu informāciju. Ja? Un čekai tad nācās tomēr strādāt ar pašiem, meklēties par robežsargu sarakstiem, vai ne, strādāt paši ar dokumentiem un vākt un apkopot tās ziņas. Un uz oktobru tas bija pietiekoši izdarīts. Un tāpēc oktobrs faktiski ir tāds robežsardzes traģēdijas mēnesis. Bet, tas arī ir tāds vienīgais. Nav tā, ka, teiksim, tur būtu decembris policijas mēnesis vai tur, teiksim, janvāris tur aizsargu mēnesis. Tā neizskatās. Ja? Skatoties tieši arestus 41. gadā pa mēnešiem, teiksim, kāda apmēram ir tie apsūdzības formulējumi. Pa vidu būs arī visādi murgi, tas ir tieši tas, kas man romānā ir rakstīts, apsūdzības spiegošanā. Es teikšu godīgi, ir krimināllietas, kuras es lasīju, un beigās es gāju viņas pārlasīt vēlreiz, pēc kāda laika, varbūt es kaut ko nesapratu, es nepamanīju.
Bet ir lietas, un līdz šai dienai nevar saprast, vai tur ir kaut kāds racionālais kodols, jeb var runāt par to, ka diemžēl tika no Krievijas uz šejieni mazlietiņu uzreiz atvesta tā spiegumānija, ja. Ka kaut kur jau tomēr kaut kādam spiegam ir jābūt, jo, kā zināms, Krievijā tur varēja arī galīgi kaut kā tur kolhos gan apsūdzēt, ka viņš ir amerikāņu spiegs 30. gadu beigās, ja, un visiem tas likās pilnīgi normāli. Padomā tikai mūsu Petrovičs un amerikāņu spiegs, ja, un nevienam tas nelikās dīvaini, mēs taču viņu pazīstam, cik gadus pazīstam, bet izrādās viņš ir amerikāņu spiegs, jo viņiem jau smadzenes bija. Uz to brīdi jau sākuši tik veiksmīgi pārveidoties Padomju Savienībā. Bet, Latvijā, protams, tas nav tā, nestaigā pa laukiem vācot spiegus, bet, tie tātad ir izglītoti cilvēki, kur strādājuši vēstniecībās, kur strādājuši kaut kādās ārzemju pārstāvniecībās vai vēl kaut kur. Vai tur ir kāds racionālais kodols, vai tur tiešām tas cilvēks kaut ko varbūt kādam, varbūt ir gribējis vai varējis pateikt? Ir lietas, no kurām es vēl šodien neko nesaprotu, ja. Bet, es nezaudēju cerības, ka varbūt kādreiz kaut kur notiks vēl kaut kāds brīnums un kaut kur vēl atslepenosies vai kaut kas atradīsies vai, visādi var notikt, jā. Bet var arī nenotikt, nezinu. Un tā kā, apmēram tā tas izstāsta, kā es saku, pirmkārt, ar ko mēs sākām? Kāpēc čekists to dara? Tāpēc, ka viņam ir vajadzīga informācija par to, kas viņa izpratnē apdraud padomju režīmu. Ja? Un, lai iegūtu šo informāciju, tātad tiek veikts arests, pratināšanas un pratināšana laikā kopš 38. gada ir oficiāli atļauts pielietot fizisko ietekmēšanu. Un vēlreiz uzsver, fiziskā ietekmēšana pārsvarā aprobežojas ar vienkāršu un tradicionālu cilvēku sišanu, spārdīšanu kājām, lineāli, ziniet, un tam līdzīgi. Palisteki, palīgi līdzekļi un pašu zābaki, ilgstošs bezmiegs un tam līdzīgi. Kā jau es teicu, salauztu kādam rokas, ar ko viņš parakstīsies. Jā, vēl labāk salauz kādam pēc kara kājas, tad tu viņu uz muguras nesīs tos bunkurs, lai viņš parāda. Nenesīs. Izdur acis un palūdz, lai viņš tagad, konfrontāciju atpazīst savu, tā teikt, līdzspiegu. Ka viņš to izdarīs. Jā. Nomauc kādam ādu un pēc tam raksta atskaitē, ka tagad atraksties, kāpēc viņš ir nomirs un tev ir nobrukus lietas izmeklēšana. To nevarēja atļauties darīt. Jā. Fiziskās ietekmēšanas metodes negāja ārpus saprāta robežām un, teiksim, apcietinātais nevarēja, viņam nebija jāzaudē spējas izpildīt savu tiešo funkciju, sniegt informāciju par baisu noziegumu, kas tiek gatavots vai ir noticis pret padomju režīmu. Jā. Un piedzējošana, es saku, varbūt 40. gadā varbūt kaut ko tur piepiedzējoja pa tām spiegošanām. Bet, piemēram, pēckara gados, tas jau vispār, tas būtu vājprāts, ja laikā, kad tiešām beidzot notika reāla pretošanās režīmam, tātad bruņotas partizānu cīņas, ja sāktu kaut ko murgot, nevis strādātu tā, konkrēti. Mums tā kā statistikai vajadzētu mazlietiņ kaut kādu nelegālu darbību, mums vajadzētu tā kā statistika. Kā tev statistika, vai ne, tev apriņķī saproties ir katru dienu izdauz pa vienai izpildu komitejai, vai ne, un katru dienu kapracim jau rokas ir apsāpējušās vienā otrā pagastā strebukus rokot, ja. Ko tur murgos? Tur vajadzēja raut tā, ka bez kaut kādām fantāzijām, ja. Tāpēc arī tas tā, tā čekai viņiem vienkārši vajadzēja kaut ko safabricēt. Vispār jau nevajadzēja. Ja? Tāda ņergas mēs arī tomēr nekad neesam bijuši, lai vajadzētu tik šausmīgi kaut ko safabricēt. Vienkārši es saku, ir situācijas vai ne, kuras, protams, sākot ar 60. gadu sākumu vai ne, kad faktiski reāli pretošanās ir apspiesta un viņas nav, tad čekas uzdevums pārsvarā jau, jā, tad viņi vairāk pārprofilējas uz tādu tā kā profilaktēšanu, laicīgi, apcirpt kaut kādus, kaut kur lienošus ārā nepareizos asniņus, vai ne, jo, tad uz to brīdi jau ir skaidrs, ka neviens vairs plinti neņems mežā neies, un tur, tos izpildu komiteju neaiztiks, jā. Un tā kā, es saku, tas ir atkarīgs no situācijas. Tātad nevajag par zemu novērtēt praktisku cilvēku ļaunumu. Nē, to tiešām nevajag darīt. Jā. Nevajag obligāti sadist un vajagprātīgo. Nē, viņam nav jābūt sadistam. Viņam ir, protams, kaut kādas nelielas novirzes jau droši vien ir cilvēkā, kurš vispār piekrīt un grib darīt šādus te darbus, vai ne, un kuram liekas, ka
tas ir ļoti labi kādam tur, teiksim, kaut vai, viņam vienkārši, pastiepjās roka kādam iesist, jā, tas ir savādāk, bet, teiksim tā, ka tur čekisti būtu kaut kādu džeku šķērdēji masveidā, ka, nē, tas viņiem pašiem tikai traucē darbu. Jo viņam vajadzīga, kā es teicu, viņam vajadzīga informācija, nevis antrekots un, teiksim, kaut kāds asiņains līķis un āda pār kārti. To viņam nevajag. Jā, viņam vajag, lai runā. Un tas, kas notiek pēc tam, kad izmeklēšana ir pabeigta, tā vairs nav čeka izdarīšana. Tad arī viņš nevar, labi, tagad izmeklēšana ir pabeigta, tagad tu esi atzinies, tagad mēs tev varētu novilkt tādu vai izdurt atstiņas. Ne, jums tas nav jādara. Tālāk viņa papīri iet uz vairāk vai mazāk, vienalga vai ārpus tiesas, teiksim, tiesas instants uz to, teiksim, īpašu apspriedu trojku, vai uz kara tribunālu, vai vienalga uz kurien. Tā vairs nav jūsu darīšana, jums nevienam acis vairs nav jārauj ārā. To lems šī te tālākā instants. Kas notiek ar apcietināto, apsūdzēto? Ja viņam piespriež nāves sodu, viņu jums atvedīs atpakaļ, jūs viņam ielaidīsiet lodu pakausī. Ja ne, tad viņš tālāk tiks etapēts darbam, strādāšanai, tās teikt, citējot šo te frāzi, ar godīgu darbu tu izpirksi vainu dzimtenes priekšā. Jā. Čekistu uzdevums pēc tam arī nav pavairot līķīšus vai, teiksim, invalīdu skaitu uz valsts rēķinu. Jā, viss. Viņu uzdevums ir iegūt informāciju un apturēt vai izmeklēt noziegumu pēdiņās. Šī gadījumā viņu izpratnē noziegumu pret padomju režīmu. Es šobrīd teikšu paldies. Tēma plaša, smaga, bet es domāju, mēs esam tādā pareizā virzienā. Arī es domāju, klausītāji noteikti aizdomāsies uz vēsturi un arī šodien skatīties realistiski, meklēt patiesību, lai kāda tā būtu. Paldies! Paldies! Uz redzēšanos!